kopš 2016. gada ir reto audzēju programma 2030. Tā ir izstrādāta pateicoties šim Eiropas Savienības Joint Action, jeb tādas tīklošanās sadarbības projekta ietvaros. Un ir izstrādāti 10 punkti, 10 ieteikumi, kurus vajadzētu pildīt. Retiem audzējiem ir nepieciešama specifiska pieeja gan no organizācijas, gan no valsts dažādiem veselības dienestiem. Tātad šīm diagnozēm, šīm slimībām, šiem pacientiem ir jābūt izdalītiem. Otrais punkts, kas, manuprāt, Latvijā ir ārkārtīgi svarīgs, un arī mēs šeit pat arī varam pieminēt to pašu nevienlīdzību, ir nepieciešama reto audzēju uzskaite. Un tas nav tikai par to, ka mēs slimnīcā zinām, cik pie mums ir šādi pacienti un kādas ir diagnozes. Tas nozīmē, ka valstī ir jābūt ļoti stingrai datu uzskaitei, ir jābūt pārskatāmiem datiem, ko mēs varam iegūt gan no iedzīvotāja reģistra, gan ir jābūt šiem reālās dzīves datiem, jeb klīniskajiem datiem, lai mēs varētu tālāk jau izvērtēt paši savu darbu un savu darba rezultātus. Starpdisciplinārā tīklošanās ir ārkārtīgi svarīga starp centriem, lai nodrošinātu labāku aprūpi, labāku diagnostiku. Kas ir svarīgi, ir jāveicina apmācība, lai būtu jaunajiem speciālistiem iespēja iepazīties ar šiem tumoriem, šiem audzējiem, lai viņi uzkrātu zināšanas, kā arī lai nodrošinātu jaunas karjeras iespējas un veicinātu jaunās ārstu paaudzes izaugsmi. Pētniecībai ir ļoti svarīga loma references centru tīklos, gan biobankas, gan klīniskie reģistri, gan dažādu neskaidru pacientu nosūtīšana starp centriem uz izmeklējumiem, kā arī šie kopējie klīniskie pētījumi, kur mēs varam retos slimību pacientus sūtīt no vienas slimnīcas uz otru. Tas ir iespējams tikai tad, ja ir šie references centru tīkli.